pabraucām burtiski 5 minūtes, un mums riepā laiž ārā gaisu tā, ka var dzirdēt braucot, kā viņi laiž gaisu. Vienkārši stāvam uz šosejas saliņas, un Karls izgāja ārā remontēt. Šis galīgi nav droši un vispār nav forši. Un es esmu piekusis no visiem šitiem gļukiem, kas mums notiek visu laiku. Es ceru, ka šis ir pēdējais. Šim jābūt pēdējiem. Karoči ir ļoti slikti. Mums jāsauc evakuators. Jūs jau redzējāt, kas notika ar to riepu. Man tagad baigi negribās neko komentēt. Kārlis runā ar apdrošinātājiem. Man liek 3 stūri, jo te ir ļoti bīstami. Tad tieši tā kā mašīnas brauc, lai nobraukt uz citu ceļu, un tur vienkārši smagie un vispārējā. No jums? Jā, viss labi. Pāris stundas. Jūs filmējat to riteni? Es uzfilmēju laikam, bet... Kreizi, jā. Tā. Jā. Viņi atsūtīs man īziņu, es nosūtu lokāciju, un tad tālāk viņi tur nodod to info kaut kādiem tiem vietējiem. Bet tā kā tā esot Spānija, tad varētu nākties gaidīt pāris stundas. Nu jā, ja šī būtu kaut kāda cita vieta. Jā, man ļoti nepatīk, kā viņi tur brauc, to 3 stūri tur izlikt, bet dažreiz pēdējā brīdī tikai roju malā. Not fun. Es laikam piebraukšu vēl bišķi tuvāk malai. Jā. Tad mēs gaidām tagad evakuatoru pāris stundas. Jā, es gaidu īziņu, kad viņi atsūtīs, kur man jānodod lokācija ir. Jā. Tagad laikam vairs nebūs tik bailīgi, jo viņš saliks konasiņus. Tikko braucām augšā uz evakuatoru un durvis palika vaļā un viņas bladāktas kā cirtās vaļā, tā kaut kas tur augšā noplīsa. Fuck, tur nebūs labi, es redzēju kaut kādu detaļu, jau tur nolidoju un es tam čalim teicu, lai viņš bļauj, seņor, bet no bien, kaut kas tur no bien galīgi. Esam nonākuši pie servisa. Un, tur riktīgi es ieliks bildīt, un tad, jūs jau noteikti redzējāt. Tur vienkārši diegi pa gaisu, es nezinu, braucot ar riepu vienkārši uzsprāga. Skatoties spoguli arī mākonis pa gaisu, un viss vienkārši gabalos aizgāja. Un, kur noņems ritenis, uzliksim lietotu riepu, un izrādās priekšējā man arī ir atkal nolaidusi. What the hell?
Tur vesels bars ņemās ar visām riepām un katrs no savas puses. Jo! Esam klāt. Es jūtos tā, kā izskatos. Bet riepa mums ir kaut kāda. Durvis mums tagad atkal varās. Es nemaz nepateicu, ka mums durvis saplīsa vēl pa ceļam. Es tur pateicu. Tu jau ieliki. Ok, nu to jūs uzzinājāt pirms manis, ka durvis saplīsa. Jā, nu šodien bija Type 2 fun. Bija interesanti, bija piedzīvojums, shoutouts apdrošinātājiem. Jā, pasaki, kas ir apdrošinātāji? Jo reāli mēs piezinājām tiem apdrošinātājiem un 2 stundu laikā viņi noorganizēja mums evakuatoru, par ko mēs nemaksājām, jo tas bija iekļauts tajā apdrošināšanā. Un tā ir Okta, tas nav Kasko. Jā, tā ir Okta. Bet jā, pastīsimies, kā sauc. Balcija Premium Okta. Un es biju gudrs, pirms mēs izbraucām, un man ir vesels Fiat Ducato fails, kur ir vienkārši viss nepieciešamais sarakstīts, un viens no tiem ir Okta ar emergency numuriem, un vēl kaut kādi te ir pasūtījuma numurs, mašīnas numurs, of course, jā, un Oktas polis, un viss, karoči, Okta salikt. Tā kā uzreiz izvilku savu failiņu, uzreiz zvanīju. Bija nedaudz problēmas sazvanīt, bet eventually viss ļoti, manuprāt, salīdzinoši ātri tika atrisinās. Jā, es jau ratņājos Un ilgāk. tā, es aizmirsu Marija, laikam, vai kā viņa sauca, arī sazvanījāmies, viņa vairākas reizes man pat zvanīja atpakaļ, vai viss ir labi, un tā kā jau ritenis jau bija samainīts, viņa man vēlreiz zvanīja, vai jau evakuators ir atbraucis, un ko tur jau viss jau bija samainīts. Tā kā... Jo, viņa gan ilgi strādā. Bet laikam 24/7 viņa strādā. Jā, tas esot 24, jo no sākuma es sazvanīju lētas Oktas numuru, es nezinu, kāpēc tas bija ielicis, bet tas laikam bija man apdrošināšanas tajā polisē, un tad viņi man iedeva īsto numuru uz 24 stundu servisu. Tam. Uz ceļa. Jā. Un par to riepu tu teici, cik mēs samaksājam? Nē, es neteicu, bet maiņa dvačuks, varbūt bišķīt sālīt priekš vienas riepas, bet pat riepa dešuks, tā kā 30 total, man liekas, ļoti izdevīgi, sevišķi, ja mums nebija reāla vieta paņemt līdzi rezervas ratu, es domāju, win-win. Bet vai riepa par 10 eiro neizklausās pēc sarkanā karoga? Nu, būs vienkārši lielāks iemesls tagad visas 4 samainīt uz tādām riepām, kādām es gribu. Es ceru, ka tu to drīz gribēsi izdarīt. Nu, es ticamāk, ka atpakaļ Latvijā. Bet es skatos Marketplace'ā, varbūt tās kaut kas parādīsies. Marketplace riepas gribu. Labi, mēs tagad atpūtīsimies. Ir jau 9 vakarā. Mēs ieparkojāmies tādā... Jā, tu pat tās netālu no servisa kaut kādu tur 600 metrus to pus, man liekas. Jā, nu tur viss tā sakrita vispār. Tas servis kā pārā parāda, kā te izskatās. Jā, ok. 6 eiro maksā šis. Te ir tāds parkings, viss notiek elektroniski. Tur bija vārti, pa kuriem varēja iebraukt ar QR kodu. Un toaletē ar QR kodu. Un tā, nekas te nav. Mazī iet draudzēties. Mazī vienkārši aizgāja uz citu kemperi. Hola! Nu jā. Nu vismaz te vispār nevar ienākt neviens nesamaksājot. Jā, nu tā kā mēs reāli nezinām, kur mēs esam, šis tāds safe liekas, un pa 6 eiro tu vari iet dušā. Ak, nē, tur viss uzsīt. 6 eiro, izskatās, ka tu var nolēt arī ūdeņus, nolēt laikam toleti. Jā, var. Te visu var izdarīt, uzpildīt ūdeni un jā. Tā kā, man liekas, ļoti, ļoti forši. Nu, te vēl kaut kas cits ir, bet es nezinu. Laikam drīkst iet, te viss ciet vienkārši. Labrīt! Ir nākamais rīts pēc tās trakās vakardienas. Un visi jūtamies labi. Tagad ar Blū staigājamies.
Un kaut kad drīz jau dosimies tālāk ceļā. Nu, mēs vairs neplānojam, cik tālu mums ir jānokļūst konkrētajā dienā. Cik busiņš ļaus, tik arī brauksim. Jārndāliņš. Te ir ļoti smuki šajā parkā. Te ir arī kaut kāds putniņu baseins. Tāda oāzīte. Tam interesē tikai palmas mizi. Blue dara visu iespējamo un neiespējamo, lai tikai neietu uz busiņu. Kurš ir, kur tur. Un viņa vienkārši apgāzās un šūpolēs. Plufsīt. Mums jāiet sirsniņi. Ejam. Maz. Ejam. Mēs esam kaut kur beidzot tikuši. Mēs esam tādā stilīgā benzīntankā, kur skan foršs muzons ārā. Tur veči dzer alu pie benzīntanka. Es teicu pilnu bāku, viņš man uzlika tikai 100 eiro. Jā. Un, protams, par 100 eiro tu nevar piepildīt bāku vairs. Jā. Vairs nav janvārs. Vairs nav, jā. Tagad ir eiro 80. Braukt taisni. Mēs pirmo reizi esam Portugālē. Juhu! Kaut kādu lauku robežu. Jā, vispār. Ne uz vienu, ne uz otru pusi. Nekā nav. Ak, Dievs. Lūdzu, nebiedē mani tā. Es vairs negribu braukt. Tev arī nav jābrauc. Lūdzu, nebrauc tik tuvu. Jesus Christ, es nezinu, vai mēs jau bijām pāri Baltijai līnijai. Vienam smeklēt, es tik satrauc. Bet cīs es satraucos. I don't wanna die. Es negribu frontāli vairs smagu. Gandrīz uzreiz, kā mēs iebraucām Portugālē. Es domāju, ka teiks gan uzreiz pēc kā mēs nomirām. Gandrīz. Nu arī. Ja tu ieliks to video. Jā, mēs palikām niķīgi, jo mums ļoti gribas ēst, tāpēc mēs apstājāmies vienkārši vīnogu dārza malā uztaisīt ēst. Mēs ēdīsim, protams, kā parasti makaronus ar vistu. Reku mēs tā Ar kociņu. piestājām. 16 km pusstunda cauri šitādiem maziem ciematiņiem, mazām ieliņām. Nav beigos serpentīnu, bet vienkārši tas, ka mazas ieliņas. Tagad gan mēs esam platāki nekā josla. Nu, tā josla ir Man liekas, tā ir velo josla. Labākais ceļš, pa kuru braukt ar vienu salāpītu riepu un otru mazu ritentīti. Nav nevainas. Viņš sāk tumšs palikt un grūti sāk palikt redzēt visas tās bedres. Un grāvjus, kas tik pa laikam parādās. Ja mēs tur visu nav braukt, tagad saprast, ka tā bija tas, tu netiec. Jā, vai ka tā nav īstā vieta. Pēc 200 metriem
mēs esam savā pirmajā Portugāles Spotiņā. spotiņā. Līdz ar pēdējiem... Līdz ar pēdējiem saules stariem. Tas zobana karaliene. Jā, reka saulriets tieši. Tā kā mēs dodamies, Blue dodas mežā, mēs dodamies gulēt. Jā. Smaržo pēc Latvijas meža reāli. Šitā izskatās pa mežu noskrējies susis, kas ar melnām kājām guļ gultā un sauļojas. Mēs atbraucām uz to pilsētiņu, kur Karlusam būs starts. Karlus tagad izskriet startu. Paskatīsies, kā tristās. Jā, novērtēs situāciju. Tieši tā. Un mēs pačilosim te ar blubertīni. Pēc 5 stundām esmu atpakaļ. Un 26 km nav tik traki, bet man kāds 14 noskrēja. Nu, realitātē es varbūt noskrēju 14, bet pārējos. Vai tu actually noskrēji vai tu rāpies pāri kokiem? Nu, tā ir tā otra daļa. Tur tās takas tik briesmīgi aizaugušas, ne, bet tur ir bijusi kaut kāda vētra un dedzis viss. Un visas takas vienkārši tā, ka tā sagāzušās ir, un tu vai nu lien pāri tiem kokiem, kas tev ir sagāzušies kaut kādu tur 1,5–2 metru augstumā, vai tu rāpies kalnā augšā, lai apiet apkārt, vai tu ej tā kā lejā un centies nenoslīdēt lejā, jo, nu, tā kā tā taka ir šitādas te, tur pāri sagāzušies zari ir, un tad, nu, tā kā slīpums pārējiem visam ir. Tu kaut ko nofilmēji horizontāli? Nē, es neko nefilmēju. Tā jau nebija. Es kaut ko safučēju, bet... Paskaties. Uz kājām vienkārši tā kā ogļracis. Asiņojošs ogļracis. Pagaid, kur kontrasts būs. Nu, un pēc 2 nedēļām tev te ir sacensības pa šo trasi. Kā tu domā, viņi mainīs maršrutu vai viņi paspēs iztīrīt viņu? Es nezinu. Līdz tam. Nu, man liekas, tur, ja viņiem tur daudz kurš tā jādara ir, tad man liekas, viņi dzīs pa ceļu, jo tur blakus tam ceļu, tā kā ir ceļš, un tad varbūt tas turien dzīs. Bet ja viņi atstās tā kā ir, morāli izbeigsies daudz, tad pirmajā kontrolpunktā. Nu labi, pirmajā ne, otrajā. Ja pirmie 6 km ir fine, man liekas, pirmais kontrolpunkts bija kaut kādi 8 km. Vai 10. Nu jā, nu crazy, diezgan traki tur vajadzēja rāpot pāri visiem. Do not recommend pagaidām. Mēs esam kaut kādā pilnīgā mazā ciematiņā, jo Karlus ar Blue izgāja izskriet trasi. Tagad mēs pēdam pusdienas un... Nav nekur parkings. Karlus saka, galvenais, ka tur nav nekur parkings. Jā, tu var apstāties 2 vietās ceļa malā tikai, lai tev kāds tiktu garām. Tas arī viss. Jā, Dievs, man trīc rokas. Brauksim uz citu mazu ciematiņu. Bet tagad pēdīsim pusdienas. Rekurs kāds no manas skatu punkta. Lūčilot tur kaut kur jau. Sāba ēd. Rekur viss dabiņa apkārt. Un saules paneļi, kas izskatās vienkārši aprakti. Es nesaprotu, kā viņi vispār ražo elektrību. Jo mums
kaut kādi 90 cik procenti, drīz būs 100. Bet, nu, kreizī netīrs. Tur smagais tasās lejā. Kur viņš tur palika? Rekur. Kokieti nāc ūdentiņā atvēs. Nāc ūdentī. Nāc ūdentiņā. Viss labi, jā. Viss labi. Jo. Es atkal iesprūdu. Es šodien esmu zoodārzā un vēroju gorillas savā dabīgajā vidē. Īstenībā tas jumts ir tik melns un karsts, ka ir sāpīgi. Kaut ko ar garām piedurknēm vajadzēja uzvilkt. Ak, Dievs, neiespied sev kāju. Ak, Dievs. Au, ir ļoti karsts. Un padod to. Tas ir ārpēc tiešām tik netīri. Šeit vēl trakāk izskatās. Tu pat nevar pateikt, ka tur ir tās fotosols. Dinieki, mēs tagad atbraucām uz trešo, ja? Trešo kontrolpunktu. Trešais, jā. Lāsā. Nē, nu tas ir starts. Jā. Tad mēs bijām uz pirmo kontrolpunktu. Rimpati, pimpati. Tas bija pirmais kontrolpunkts. Uz otro mēs neaizbraucām. Jā. Un Šitas ir trešais. Faule. Jā, rimpati, pimpati. Un tad mēs paliksim te tādā tā kā futbola laukumā kaut kādā, jo tur ir futbola vārti. Tā pilsētiņa tur bišķi priekš ir, bet tur nav īsti arī, kur nopirkoties, un tad mēs te pačilosim. Sveiki. Sveiki! Paņau, vai kā tur saucās? Pajau. Un no šeit tikai nieka 101 km vēl līdz finišam. Baigā dziesmiņa. Juhu! Mēs treniņa vidū atradām tādu krodziņu restorānu. Šitādām ieliņām, maziņām. Un re, kur ir pasties papagailīts. Juhu! Laižam tālāk. Turpinam treniņu.
atpakaļ no treniņa. Bluviņš mums gaidīja, ir labs suns. Ai, jā, tu esi vēl. Ai, kukulīti. Ai, kukulīti. Ai. Nu, mēs atbraucām. Tas bija ļoti traks brauciens. Tiešām ļoti traks. Es varbūt pastāstīju jums jau. Tur ir tas ciematiņš. Dzer, Blubiņu. Blubiņš te spēlējas ar šitādiem te. Es pat nezinu, kas tie ir, bet viņi te ir ļoti daudz tādi. Tā kā daži tā kā kastaņi, bet tādi asi. Ko? Saka, nevar saprast, kur kādam pagalms vai nav, jo tur varētu noiet lejā un tēzēt uz upīt arī. Vai tas ir kādam pagalms vai nav? Nu, izskatās, ka ir, bet tur sen neviens nav bijis. Tad tur varētu iet peldēties. Un tur ir mūsu busiņš. Mūsu mājiņa. Līdz Portugāles augstākajai virsotnei palikuši mazāk kā 2 kilometri un laikam 200 vai 300 augstumetri.